Runājoties ik pa brīdim, jūs pieminējat dažādas piemēras no citām Eiropas valstīm. Vai vispār pastāv kāds piemērs, kurš, teiksim, kā izglītības sistēmas reformas piemērs, kurš kaut attāli līdzinātos tam, ko mēs te gribam tagad izdarīt? Vai arī tas ir absolūti kaut kāds unikāls gadījums? Jautājums pēc kādiem parametriem. Es gribētu teikt, ja mēs runājam par to, ka mēs vismaz daži no mums domā, ka augstākā izglītība Latvijā ir jākoncentrē. Visu šo iemeslu dēļ, ka finansu ieguvumu par resursu dēļ, gan vēl vairāk cilvēku resursu dēļ, tad es gribētu teikt, ka tā piemēra ir ļoti tuvu. Somija ir būtiski, ka šeit samazināt savu augstskolu skaitu, apvienojot augstskolas, koncentrējot resursus un tā tālāk. Protams, Somija, kurai pēc visiem parametriem augstākā izglītība ir viena no kvalitatīvākajām Eiropā. Es uzskatu, ka tomēr, lai nākotnē neatpalikt un varētu turpināt šo kvalitatīvu izglītību piedāvāt, šāda koncentrācija nepieciešama. Cita lieta, ka viņi to dara pat grūtā ekonomiskā situācijā, tad viņi investējot līdzekļus. Tas gan ir taisnība. Un ja Latvijā mēs atkal pašreiz gaidām no izglītības un zinātnes ministrijas galīgos skaidrus, kāda izskatīsies augstskolu budžetā nākošā gadā, tas skaidrs, ka mums ievērojami mazāk nekā šogad, vai šādā situācijā ir iespējams kaut kādas nopietnas reformas. Tas, protams, ir jautājums. Jo te, ja drīkst atkal vēl viena anekdote stāstīt. Man šķiet, ka tā situācija nedaudz atgādina Trakonām un basēm, kurā māca peldēt, un tas stāsts ir tāds, kā man šķiet valdība šeit attiecas pret augstskolām. Es saku, tad, kad jūs iemācīsieties peldēt, tad mēs viņu basēnā jālaidīsim arī ūdeni. Un tad, acīm redzot, reāla politika šī brīdī būtu tikai viena. Acīm redzot, nav jāturpina normālā līmenī finansēt augstākā izglītība un vienlaicīgi prasot ļoti konkrētus rezultātus pretī un ļoti konkrētas reformas pretī. Ka tas ir absolūti iespējams, es gribu turpināt apgalvot, ka tas ir absolūti iespējams, ja augstākā izglītība ir samazinājums šogad visai augstākās izglītības sistēmai ir mazāk par 10 miljoniem, tad pie mūsu kopējā samazinājuma 500 miljoni, 10 miljoni ir ļoti neliela summa, kuru vienmēr var atrast budžetā, ja mums ir politisks uzstādījums un politiska vēlme šo sistēmu sakārtot un padarīt viņu efektīvu. Ja mēs sakām, ka mēs neceram, ka viņi var kļūt efektīvāk, tā mēs šķiet, ka šeit brīžiem ir valdības attieksme, tad, protams, es saprotu valdības nevēlēšanas tur ieguldīt kaut kāds papildus resursus. Bet ja mēs tomēr definējam, ka tā ir nevis prioritāte, bet vienīgā iespēja Latvijai relatīvi īsā laikā iziet no ekonomiskās krīzes, ja mums būs šie izglītotie cilvēki ar kvalitatīvu izglītību, kuriem būs šīs vēlme sākt brīžiem arī savu uzņēmēju darbību, ne tikai gaidīt, lai valsts viņiem kaut ko piedāvā. Ja mēs šeit neinvestēsim, tad mēs sagaidīsim patiešām nopietnas problēmas. Un atkal ir dati, kur saka 80% Eiropas valstu, kuras visas pašreiz atrodas smagā ekonomiskā situācijā, ir vai palielinājuši izglītībai augstākai finansējumi, vai vismaz atstājuši iepriekšējā līmenī. Tikai 20% ir samazinājušas. Latvijā ir samazināts jau par 48% šī gada laikā, un nākošais gads mēs gaidām vēl par pār 10% nākošais samazinājumu. Bet tad tomēr nebūtu arī jāpaturprātā tas, ka izglītības sistēma un veicinās pārmaiņas, ka tas tomēr nav tikai pašlietošanai, ka varbūt tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka tā būtībā var kļūt arī par noderīgu eksporta nozari. Protams, tā var būt un noteikti kļūs pasaulē par noteiktu eksporta nozari, jo atkal pēc starptautisku ekspertu pētījumiem nākošos 15 gados to studentu skaits, kas studē ārpus savām mītnes zemē, pasaulē pieaugs 3 reizes. Un tas notiek situācijā, kad mēs zinām, ka Amerikas Savienotās valsts ierobežo ārzemju studentu pieplūdumu. Dažādi drošības apsvērumi dēļ. Tas nozīmē, ka pārējai pasaulē šis parādās kā ļoti nopietnas piedāvājums ārzemju studentiem. Un atkal te ir jāsaprot viena lieta, ja mēs sakam ārzemju studentu, tad brīžiem tas tiek uztvērts, ka, redziet, viņi ar tām augstskolām, kurām tūlīt savus studentus sāks trūkt, un viņi grib tādā veidā izdzīvot. Varbūt daļai tā ir taisnība, bet patiesībā, jebkurā normālā universitātē, ja tur ir 10–20% ārzemju studentu, tad iegūms ir ne tikai tiem ārzemniekiem, kas studē viņa augstskolā, bet vietējiem studentiem. Jo viņi iegūst šo starptautisko dimensiju, pieredzi, komunicēšanu saviem kolēģiem, un nerunājot par to, ka mēs kaut kādu toleranci sabiedrībā šādā veidā attīstām un tā tālāk. Tas ir iegūms ne tikai tiem, kas pie mums atrodas studenti, bet vēl vairāk iegūms mūsu studentiem. Tā kā ja mēs šo te
iespēju neizmantosim. Un interesi ir mežonīgi, jo Latvijas universitātē, es nepārspīlēšu sakot, ka praktiski katru mēnesi ir kāds no ārzemju vēstniekiem, kuri ir nākuši ar vienu mērķi apspriest iespēju lielāku skaitu valsts studentiem studēt Latvijā. Es tagad varbūt nemēģināšu attīstīt garu un plašu šo tēmu, kāda šeit ir šķēršļi, tā skaitā likumdošanā, vīzes sistēmā un tā tālāk, bet viņi ir ļoti nopietni. Bet kāda iemesla dēļ viņi nāks studēt? Vai tie vēstnieki nezina par šīm diskusijām par kvalitātes trūkumu? Es domāju, ka viņi zina par šīm diskusijām par kvalitātes trūkumu, patiesībā no dažādiem vēstniekiem, gan dažādās situācijās ar viņiem komunicējot interesi no viņiem ļoti līdzi. No viņu puses bieži vien tiek piedāvāta palīdzība dažādu ekspertu jomā un tā tālāk, un līdz šim mēs neesam bijuši gatavi izmantot un tā tālāk. Bet, acīm redzot, viņi neuzskata, ka problēmas ir neatrisināmas Latvijā. Vēstnieks jau nedomā par nākošo gadu vai nākošo mēnesi, bet viņi domā par valsts politiku kopumā. Ir arī nozares, starp nozarēm atšķirības ir milzīgas. Un ir, protams, nozares, kurās, es domāju, Latvija vēl joprojām gana laba līmenī. Cenas un kvalitātes attiecība noteikti no sliktas, un tādā ziņā mēs nefigurējam par to pirmajā vietā, bet salīdzinot ar to, cik tas maksā par to, kāda kvalitāte ir. Es domāju, konkrēti ir skaidrs, ka tas iznāk daudz lētāk un ļoti kvalitatīvi salīdzinot ar to, kas maksā nekā citviet pasaulē, tomēr daudz zinātnēs tāpat ir. Kvalitāte, jā, medicīna un dabas. Mēs jau nerunājam par kaut kādu Haiti līmeni, es atvainojas nekādu, nezinu, Haiti. Mēs jau varam vēl teikt, ka tas ir suvēdami, ja? Un joprojām būs kaut kāda segmenta, kas gribēs tam atzīmēt. Dažādu iemeslu dēļ, nezinu, tāpēc, ka Eiropa, tāpēc, ka diploms tāpat skaitās, ja? Te ir jāsaprot, ka runa ir ne tikai par valstīm, tur, nezinu, Dienvidu Austrumu Āziju tā tālāk, ja runa ļoti bieži par attīstītām Eiropas valstīm. Par to pašu medicīnu runājot, šeit ir runa par ļoti biežāk par Eiropas valstīm nekā tālāk. Jo tāpēc zinātnēs un medicīnā Latvijā joprojām ir uzkrāt pietiekoši ekspertīzi, lai mācītu normāli. Tā, diemžēl, nav visās mācībās. Līdz jums skolē nav tā, tikai brīvas laika. Interesi specifiski kā līdzošo ziņā, kāsties iekšā cilvēkiem no Vācijas vai pat tās pašas Skandināvijas. Tur netaisa tas students skaita, kad izdībā tā interesējums tāpēc. Tādējādi tās kvalitātes punkti, ja tur ir pietiekami daudz, un tad tas varbūt ir pamats arī domāt, kādā veidā maksimizēt to labumu. Vai tas ir koncentrācijas formātā vai kā citādi. Piedāvājums, ja tā nav, ka es biju stāsts par to, tas tas, par ko es mēģināju sākumā runāt, ka neiet stāsts par to, ka mēs esam pilnīgā, tādā 2012. Izglītībā, ka viss jāsaka, jā. Es runu par pietiekami labu potenciālu, kas var tikt notraunāts tuvākā laikā ļoti strauji. Dēļ tā, ka saspīlējās situācija un tas var vestēties uz attīstības, bet uz degradācijas puses. Un šeit mēs zinām vairāk par kādas krustcelis esam. Mēs varam turpināt tādā pašā vīzē kā tagad, degradējot to, kas mums ir, un lēnāk izsēkt, vai varbūt multiplicēt. Tas jau tā vairāk situācija.